Tātad, kā dabūt Open Orienteering Mapper programmu Android ierīcē. Tātad mums vajadzīgs pieslēgties no sākuma pie interneta, ielikt atļauju, ka mēs varam lejupielādēt un instalēt Android ierīcē programmu, kura nav no kaut kādiem oficiālajiem avotiem. Kaut kā tā, jāieliek papildus atļauja, lai var ieinstalēt to programmu, jo viņa savādāk neinstalēsies. Tad ejam uz tīmekli, te rakstam Open Orienteering Mapper, atrodam vietni un mums parādās tieši tā versija, kas mums ir nepieciešama lejupielādēt Androidam. Tralalā, spiežam to un lādējam iekšā. Kad fails ir ielādēts, viņš kaut kur te parādīsies. Viņš parādās šeit un mēs viņu instalējam. Vai vēlaties atjaunināt šo lietu? Nu labi, atjaunināt, jo man jau ir ieinstalēta. Bet, tā tas darbojās. Jā. Gatavs. Viss. Tagad jums viņa ir kaut kur tur, kur jūs esat viņu ielikuši. Man viņa ir šeit. Varam vaļā. Tad, kad jūs būsiet ielādējuši Androidā savu karti, jūs viņu atradīsiet šeit. Viņa te uzreiz neparādīsies. Jums būs jāiet šeit, iesiet šeit. Tātad mēs esam ielādējuši karšu zīmēšanas programmu savā Androidā. Mums viņa tur ir iekšā. Un ar vadu mēs pieslēdzamies klāt pie datora. Dažreiz Androidā ir jāiestata atļauja, kad mēs ka viņš savienojās ar datoru, ka mēs viņam pievienosim kaut kādas programmas vai kaut ko tam līdzīgi, savādāk viņš tur īsti nesavienosies. Šeit jāparādās ir šitādam te atzīmē, ka jūs esat pieslēguši pie datoru. Un te ir tā Android mapīte. Un tagad mēs daram tā. Ejam iekšā tajā mapītē. Tagad būs ceļš uz turieni, līdz tai vietai, kur mēs liksim šito te visu materiālu sagatavoto, ko mēs iepriekš esam sagatavojuši. Mums te ir karte, mums te ir šablons, viss. Mēs tagad liksim iekšā to materiālu Androidā, lai mēs varam iet uz mežu zīmē. Android, dati, tālāk šeit šitajā juceklī. Parasti viņš viss ir pašā apakšā, tas, ko mums vajag. Te ir te Open Orienteering Mapper, klikšķinām, fails. Ejam iekšā, un te ir viss mūsu materiāls, ar kuru mēs strādājam. Un tad mēs vienkārši ņemam visas šitās te mapītes, kuras mums vajag, un vienkārši kopējam iekšā savā Android ierīcē. Vienādi nosaukumu viņš man gribēja iekopēt kaut ko, laikam man kaut kas tur nebūs, bet ok, jūs sapratīsiet, par ko ir runa. Tātad karti, arī pievienojam karti. Viss ir, viss kārtībā. Varam viņu ciet un varam vaļā savu Androidu un skatāmies. Tātad mēs ielādējām to savu materiālu, ar kuru mēs gribam iet uz mežu. Un teorētiski viņam tagad ir, jāparādās šeit. Viņš droši vien man te nebūs pilnvērtīgs, jo kaut kas man laikam neielādējās. Es negribēju tur sabojāt savu esošo materiālu. Bet, apmēram ieskatam ir skaidrs. Mēs atradām, kur viņš ir. Varam vaļā. Kaut kāds templēts viņš man neatvērs kaut kādu iemeslu pēc. Bet tā ideja apmēram jums ir skaidra. Kur ir jūsu karti iekšā. Viss, ar šito te karšu materiālu. Tagad skatieties te visas podziņas. Te pa lielam jūs variet darboties ar viņu. Sākt. Kaut kādu šablonu neielasījās. Kaut kādu ielasījās. Tā, lūk. Ar šo te jūs tagad variet doties uz objektu un sākt strādāt uz vietas. Kas jums būs nepieciešams tur? Te ir augšā. Jūs ieslēgsiet viņu, tā kā atradīsieties uz vietas. Te augšā kur ir bultiņas.
jūs ieslēdzat šīs te boltiņas, ja, sapratāt, ieslēdzat tās boltiņas, un apakšā tieši turpat lejā kreisajā stūrītī, te ir tāds, redziet, var redzēt, viņš tā maina krāsiņu, es rādu. Tas ir precizēt atrašanās vieta, viņš nocentrēs jūs tajā vietā, kur jūs atrodaties. Viss tā jūs esat ieslēguši tagad navigāciju, viņš ir norāda vietu, kur jūs esat, un staigājam uz priekšu. Čau, lai veicās!